Dairis Gails. Pozīcija pirmā apri beigās. Aiz viņiem ar 188 numuru Ivo Bitības, Mārtiņš Skobaļevs. Otrā vieta un tad jau pamatīgāk cīņa par trešo pozīciju. Uģis Alksnis un Jānis Slavens. Trešajā vietā, bet viņiem ļoti tuvu aizmugurē vēl divas ekipāžas. Un tad jau pirmā desmitnieka beigas un tad pirmais aplis. Lēnākie vēl tagad mēģina tikt augstā stāvajā kalnā. Arī gribētu pārprast. Tam par kameros nevar. GoPro! Jau aiziet otrajā aplī, augstā pa kalnu milzīgā ātrumā, kur lēnākie tikai tagad ir tikus prom. Atkal kāds ir nogāzies, tur ļoti šauru un bīstam vietai šobrīd garā pabrauc brauciena līderi. Viņiem jau otrais aplis pusē, kamēr lēnākie vēl tikai tuvojas pirmā apli beigās. Kāds no kurām optīvas ir ar tādu arī var piedalīties. Skatīt gaisa, dese un divi amortizātori aizmugurē aiziet. Jebkas ir derīgs šīs klases braucieniem. Ar tādiem močiem skijorings sākās un ar tādiem arī turpinās. Tas jau tad kā slalomā. Tā jau ir, jā, tā jau ir. Tā, lai vienkārši, lai uzņemtu ātrumu. Palika. Opnes Sīkais. Eli, rekurotā līgava. Sīkais aizbrauc. Kāds ir labai. Tas čels uzvarēs. Artur, tu man atsūtīs video? Jā. Kāds rēķini parādīt? Man arī atsūt. Man ir Tik daudz bildes aizsūtīs. Labi? Un gala līderi parādās finišā. Otrais aplis jau paveikts. 11. numurs Dairis Gails un Aļaks Kataļevs priekšā. Visiem ar Ivo Bitības un Mārtiņš Skobaļevs ar 188 numuru un 32. Uģis Alksnis un Jānis Slavens tās pirmais trīnieks. Un viņiem izdevies attālināties no 4. un 5. vietas. 4. un 18. numurs Karals Pauls un Sandris. arī gribu. Ekstrēms sporta veids. Tas ir sporta veids? Jā. Pēc diviem apļiem Dairis Gails, Aļeks Kataļevs, 11. numurs brauca priekšu visiem un vairākus jau ir apcinuši par apli. Ivo Bitības un Mārtiņš Skobaļevs jau vairāk nekā 7. Uzvalkā. Viņi te brauc uzvalkot. Elija, redzēja, viņi uzvalko. Tāpēc, ka ir konkurence. Karals Pauls un Sandris Meijers. Nē, abi divi skatās, viens baltā, otrs melnā. Ar 911. Ivars Pulmurs un Dīdzijs Tambrovs. Uz 6. vietu pagājušies Toms Grīnbergs un Aigars Bitītis, 7. Rolands Vītols un Raimonds Indriksons, numur 33. 8. vietā Viks Avens un Jūris Spēlis, 9. Dēgars Štedebergs un Egils Aboliņš un 1. desmitnieku noslēdz Jānis Zolmanis un Dainārs Zolmanis. Lielās tautas klases braucēji šobrīd pirmajās vietās, bet mazās tautas klases līderi ir 18. numurs Karals Pauls un Sandris Meijers, kuri 4. vietā absolūtajā vērtējumā šajā braucienā.
Artur tik iedzer enerģijas dzērienu. Un līderi jau apzinuši vairākus lēnākos par apli, dzeltenās formās šobrīd vadošie jau 3 pilni apli paveikti, 10 minūtes plus 2 apli. Man patīk tā tur. Nu tas tur. Un līderi šobrīd karajās ievienā augstā kalnu, dzeltenās formās. Pirmā vieta šajā braucienā šobrīd augstākajā trases punktā, un tad jau stāvs un šauts lejupceļš viņiem priekšā. Mazā meistaru klase gatavojas savam braucienam, tur motocikli modernāki, ātrumi lielāki un brauciens arī drusku ilgāks. 12 minūtes plus 2 apļi. Mazā meistaru klase nākamie pēc šī brauciena un pēc tam atkal freestyle slēpotāji parādīs, ko māku. Jā, mums viens motīvs jau ir pazaudējis arī slēpotāji. Tagad jābrauc pilns aplis, lai atrastu savu otro ekipāžu biedru. Uzvalkos. Jā, Rek, brauc forever alone. Forever alone! Šim jau tā ir labi, viņš var bikīt pārdīties. Var jā. Tev iedas. Atklāj tāds. Man jau likās, ka noslāp. Man likās, ka čāte ritīgi savu pintī. Man ir karsti. Tas bija video. Ko? Jā, ja kas šeit. Un rekur līderi tuvojas kārtējā apļa beigām. 11. numurs. Tie ir pirmie absolūtajā vērtējumā šajā braucienā. Dainis Gailis un Oļegs Katuļevs ar 11. numuru priekšā visiem un daudzus jau apzinuši par apli. Ceturto apli pabeiguši Dainis Gailis un Oļegs Katuļevs jau 17 sekundes no viņu atpaliek Uģis Alsins un Jānis Kļavets, bet uz trešo vietu kopvērtējumā ir pakāpušies Karls Pauls un Sandris Mejers ar 18. numuru. Viņi brauc mazajā tautas klasē un šajā klasē viņi ir līderi un aiz viņiem daudzi lielās tautas klases braucēji. 4. vietā 911. numurs Ivars Pulmurs. Steinderbergs un Egils Avolis, Miks Avens un Juris Strēlis ar otro numuru 7. vietā mēģi zaudējuši 7. vietu. Uz 7. pakāpes Valds Vembergs un Roberts Rodes, 154. numurs. Avens un Strēlis attīstīs 7. pozīcijā. Zolmanis Jānis un Zolmanis Stainās ar 56. numuru ir pakāpušies uz 8. vietu un pirmajā 10. šajā apli iebrauc numuru. Veikla? Viņš pakaļ fotoaprātam vienkārši. Šorīt jau 11 minūtes rīt brauciens ar līderi. Viņiem līdz finišām. 10 minūtes plus 2 apļi tautas klasē brauciens šobrīd. Lielajā tautas klasē vadībā 11. numurs Dainis Gailis un Oļegs Katuļevs. Mazajā tautas klasē 18. numurs Karls Pauls un Sandris Mejers. Viņi arī trešie absolūtajā vērtējumā. Uģis Alsnis un Jānis Kļavets ar 2. numuru otrajā vietā un otrajā arī lielajā. Meistari gatavojas savam startam. Tur jau modernāka tehnika dosies prasē.
Nē, viņš uzzināja, ka viņa krāpja viņu. Nē, tas to, kas aizvās mums uzvalkā vienam otram, viņam šķibā, ko viņš rauc aizmugā, tam bija uzvalks. Vai ne? O, reku Līgava, reku Līgava! Varētu tā kā pārķerties, ka veicu. Tā nevar būt. Nevar tā būt. Vākotās vienmēr. Šobrīd rasē 11. numurs visiem pa priekšu. Dainis Kārs notiek Skatuļos, 32. ir otrie ātrākie Uģis Elksnis un Jānis Slavens. Ībārs Bumburs un Dītis Dambrovs tikko pakārtas atpakaļ uz 3. vietu un 3. arī lielajā tautas klasē. Mazās tautas klases līderi aktīvi uz 4. pozīciju. Karels Pals un Sandris Neviens ar 18. numuru. Tas ir Miks! Laģi! Tas ir Miks! Mik! 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 Un? Aiz! Yeah, ball! Gribus. Red Bull parodīja. Red Bull finish kopā 15 minūtes. Un to gans nebija iedomājies. To gans nebija iedomājies. Lielās tautas klases braucēji izcīna uzvaru arī šajā braucienā kopējā vērtējumā. Un finišam tuvojas arī otrā vietā, 32. numurs Uģis Elksnis un Jānis Slavens otrajā lielajā tautas klasē. 911. numurs Ivars Bumburs un Dītis Dambrovs 3. vietā un 18. numurs Karels Pals un Sandris Mejers mazās tautas klasēs līderi finišē. Jā. Daži, kur atzīt par apli, un 5. vieta šobrīd tuvojas finišam. Tur vēl cīņa par to, kurš tad ierindosies 5. vietā kopīgajā tautas klases braucienā. Pamatīgi atstarps starp pirmajiem 4. Toms Grinbergs un Aigars Bitīgs ar 45. numuru 5. vietā kopējā vērtējumā un 4. lielajā tautas klasē. Un mazās tautas klases 2. un 3. vietā Jānis Zolmanis un Dainars Zolmanis un Miks Avens un Juris Strēlis.